piektais ir balansa likums starp gūšanu un atdevi. Katram ģimenes loceklim ir visas tiesības uz savu emocionālo, enerģētisko, garīgo un citu resursu harmonisku papildināšanu. Dzimtas sistēma tāpēc arī pastāv, lai uzturētu un piepildītu tās dalībniekus ar jaunu spēku, būt viņiem par piepildījumu avotu. Kur, ja ne ģimenes gaisotnē, cilvēks var atgūties no ārpasaules burzmas? Tieši ģimene un ģimenes atmosfēra ir drošs patvērums ikvienam no mums. Lūk, kā par to runā Bērts Hellingers. Attiecības starp cilvēkiem sākas ar to, ka mēs kaut ko dodam un kaut ko ņemam. Saņemot kaut ko no citiem, mēs zaudējam savu neatkarību un nevainīgumu, jo pieņemot, mēs jūtam pienākumu pret devēju, kļūstam par viņu parādnieku. Šo vainu mēs uztveram kā diskomfortu un spiedienu, un mēs cenšamies no tā atbrīvoties, dodot kaut ko pretī. Pirmkārt, šis likums ir jāievēro vīru un sievas attiecību kontekstā. Pretējā gadījumā viņi pārtraps bērnu un vecāku attiecībās. Attiecības pārī un bērnu attīstības labklājība ir tieši atkarīga no abu partneru spējas dot. Vecāku un bērnu attiecībās šo līdzsvaru nevar padarīt apusēji līdzvērtīgu, jo vecāku uzdevums ir dot, bet bērnu pieņemt un attīstīties. Nevar atdot mātei un tēvam viņu ieguldījumu mūsos rūpes, raizes un negulētas naktis. Attiecībās ar vecākiem šis likums tiek ievērots, kad bērni ar pateicību un bez pretenzijām pieņem vecāku ieguldījumu. Šajā gadījumā bērns pats iegūst spēju kļūt par pilnvērtīgu vecāku. Pateicība piepilda cilvēka sirdi ar pārpilnības un gandarījumu sajūtu. Saņēmuši vecāku mīlestību, mēs veidojam savu ģimeni un atdodam parādu savai vecāku ģimenei. Ja vecāki savus bērnus audzina trūkuma, smaguma un aizvainojuma noskaņās, tad bērnus nevar piesātināt ar vajadzīgo mīlestību, un viņi savus bērnus arī audzinās tādā pašā noskaņojumā. Rezultātā tiek radīts emocionāli nabadzīgas ģimenes scenārijs. Gadās, ka kāds no dzimtas dalībniekiem noklusējumā kļūst par resursu visiem pārējiem. Viņa pašas intereses un pieprasījumi netiek ņemti vērā. Šāds cilvēks kļūst par glābšanas riņķi visai ģimenei, jebkurā situācijā, jebkurā diennakts laikā. Viņam nav tiesību precēties, viņš negaida dāvanas dzimšanas dienā, viņam nav tiesības sūdzēties un lūgt atbalstu. Viņš nevar būt slims vai gaidīt uzmanību. Viņam ir īpaša loma. Viņš nepiedar sev, viņš piedar uzreiz visai dzimtai. Viņam vienmēr ir jādežūrē. Viņš auklē bērnus, visus svētkos gatavo līdz pusnaktī, pie viņa skriena grūtību gadījumā, vārdu sakot, padara viņu par paličku viru čaličku, jeb glābēju. Un ja viņš pēkšņi paziņo par savām tiesībām, citi to uztver kā personīgu apvainojumu. Šādi izkropļojumi izraisa spēku izsīkumu un pēc tam rūktu aizvainojumu par šādu nenovērtēšanu un eksploatāciju. Cilvēks, kurš tiek izmantots kā bezgalīgs resurs, var gadiem gaidīt vismaz kaut kādu pateicību sev, bet neko nesaņemot, dziļi apglabā savas dusmas un mokpilni pacieš visu, un rezultātā piedzīvo tikai vilšanos un tukšumu. Bet tie, kas viņu izvārdzināja, neko nedodot pretī, saskaņā ar līdzsvaru likumu, kļūst par viņa parādniekiem, un kas pats pārsteidzošākais, sāk viņu ienīst. Mēs nevaram piedot citam cilvēkam labos darbus, ko viņš ir darījis mūsu labā, teica reiz kāds viedais. Tas pats attiecas uz gadījumu, kad cilvēks ņem pārāk daudz, neko nedodot pretī. Tādējādi katram dzimtas sistēmas dalībniekam vajadzētu būt gan iespējai dalīties ar savu enerģiju ar citiem, gan iespējai atjaunoties. Tā kā piesakojam šim balansam savā ģimenē un dzīvē.